Čaunieciņš, ar jums šeit Daniels Arājs. Un aptuveni pirms gada es uzrakstīju dziesmu 100 pasakas. Un es ļoti vēlētos jums viņu nospēlēt, tāpēc priecīgi klausīšanos. Virtuvē, liktenim tas taču nav daudz. Prasīts 4 no rīta, virtuves grīds ar skatu vien turi mani. Klusos smieklos sapratuši, ka mēs abi tikai palikuši. Skats kā no filmas, roka tavu jūt, cik tā ir silta. Tik lidinās un plivinās, sajūta, kā esmu iekšā 100 pasakās. Pirmo reizi dzīvē, laiks apkārt apstājas, bet noguris nesaprot, vai šis tev sapņojas. 100 pasakas, 100 pasakas. 100 pasakas. Domas tik plivinās, acīm nekas neticās. Vārdos šo neizstāstī, jo izklausās, ka šis ir mīts. Nevēlos būt svešinieks, bet redzēsim, kā mums ies. Bailēm labāk neļauties, savādāk mirklis bojājies. Tik lidinās un plivinās, sajūta, kā esmu iekšā 100 pasakās. Pirmo reizi dzīvē, laiks apkārt apstājas, bet noguris nesaprot, vai šis tev sapņojas. 100 pasakas, 100 pasakas. 100 pasakas. Tojas man tuvāk, mana sirds tūlīt leks. Sekundes pārvēršās minūtes. Gaisa tik spilgti un spilgti degs. Nevēlos rīt piecelties, jo šis ir ārpus pasaules. Taureņi man iekšā, tik lidinās un plivinās, sajūta, kā esmu iekšā 100 pasakās. Pirmo reizi dzīvē, laiks apkārt apstājas, noguris nesaprot, vai šis tev sapņojas. 100 pasakas, 100 pasakas. 100 pasakas. Tik čukst un čukst, tik čukst un čukst. Jūtu, kā tava sirds tagad pukst. Šo dziesmu es rakstīju, atceros savā istabā, un viņa bija viena no tām dziesmām, un īstenībā kreatīvi. Teikšu tā, mans labākais meistardarbs, tas pirmais tāds, kas ir, ko es varētu nosaukt par dziesmu, kurai apakšā ir ne tikai, varbūt pat ne vārdi, bet viņi ir tā uzrakstīti ļoti mākslinieciski. Nav viņi vienkārši, viņi ir bišķīt grūtāka, komplicētāka, ar bišķīt smagākiem vārdiem, teiksim tā, un ar smagāku domu.
Un, un tolaik es kaut kā, es pat nezinu, vai es sajūtos viens, bet vai es vienkārši biju, manuprāt, tenī brīdī apmaldījies savā galvā. Un es vairs neatceros, kā bija mīlēt un ko tas nozīmēja. Un tad vienkārši paņēmu ģitāriņu, sāku rakstīt, un es sapratu to, ka tā ir tā sāpe, ko es izstāstu. To, kas nevar būt pat pietrūkst, bet vairāk vienkārši es to savu sāpi izstāstīju sev pats. Un tad, kad es sev viņu pats izstāstīju, es viņu arī uzrakstīju. Un tagad es ar to sāpi skaistumu visu kopā varu padalīties arī tālāk. Kaut kā tā.